reiz dzīvoja 2 meitenes, viņām bija ļoti garlaicīgi, tāpēc viņas dzēdēja un domāja, ko darīt. Viņas negribēja pavadīt laiku kā citi. Viņas devās meklēt labos darbus, un viņas atrada īsto vietu šeit. Viņas nolēma sagādāt cilvēkiem prieku, rīkojot labdarības pasākumus. Viņas sēdēja, domāja, skaitļoja, rēķināja un plānoja, līdz viņas saprata, ja viņas atradīs vēl palīgus, tad viņas to varēs paveikt. Abas meitenes par palīgu ņēma vienkāršo, parasto jaunieti, kurš nemācēja liederīgi izmantot savu laiku. Un kopīgiem spēkiem šīs meitenes sarīkoja 2 labdarības koncertus, kā arī kopā savāca apmēram 100 grāmatu un žurnālu Liepājas reģionālās slimnīcas pacientiem. Cilvēks radīs spēku sajūtu, tādēļ es esmu šeit. Bet vēlamies arī šajā ēkā, un šo cilvēku sirdīs ienes gaišums un Ziemassvētku atmosfēru. Esiet sveicināti šajā saulainajā dienā. Beigās visi iesaistītie jaunieši jutās gandarīti par paveikto, un viņi bija pilni ar pozitīvām emocijām. Jaunieši pierādīja, ja gribi, tad var daudzas labas lietas paveikt arī bez lieliem līdzekļiem. Nāc, iesaisties arī tu!